Nu, ko, esmu mazliet sakopies, pārģerbies, veco kreklu, kur vairs nevilkšu nekad, to es izmetu gruškastēm. Jā, šitas krekls arī īstenībā ies gruškastē, bet, jā, nu, vēl es viņu uzvilkšu. Tagad ir laiks, tagad es aiziešu uz apskatīt dzelzceļa muzeju. Šodien tur pa brīvi, it kā esot pirmdienām, tāpēc ir vērts ievērts. Jā, bet, nu, tas ir tepat pāri ielai, tā kā būs diezgan čiliņo. Jā, nu, kā var redzēt, nu, te ir diezgan daudz ko redzēt, jā, visādi vagoni, jā, nu, ja tagad sāk skatīties, pētīt katru, nu, tur varbūt kāds 3 dienas paies kā minimums, ja te, piemēram, kaut kāds padomju artilērijas vagonis, tās normāls, tās bruņu vilciens, ja tur, te var apskatīt pantogrāfs, kāds izskatās, nu, kādā klātienē. Un tas jau kaut kāds baigi vecs, ja, bet, nu, vismaz var redzēt, nu, apmēram kā tas tur viss tāds saturās. Jaunie jau, man liekas, ka, nu, pēc principa jau īpaši neatšķirās. Ir, protams, kaut kāds krutākums sistēmas un tam līdzīgi. Ok. Te izskatās, pat kaut kādā vagonā var iekšā iekāpt. Jāiet paskatīties. Nezinu, kas šitas pa vagonu ir. Tas ir bagāžas un pasta vagonas. Labi. Jāiet iekšā. Tā. Nu, tāds diezgan pašaurs, es teikšu, bet visi no koka, ja, nu, kūli īstenībā, bet, nu, jā. Dirstuvi tieši pat pīdējai. Durvis nav priekšā. Nē, kaut gan te var aiztaisīt uz priekšu un atpakaļ durvis, vienai, kāds, ka liek brūno, nu, tad neviens garām netiek. Nu, tas vienīgais trūkums, bet citādi jau viss ok, it kā. No šeienes var iet ārā. Jāiet skatīties, kas te tālāk. Ieskatās, ka šitās platformas kāpt nedrīkst. Nu, tad arī neiesim. Jā, cilvēki ir maz, kaut gan šodien ir pa brīvu. Varbūt vienkārši standartā pirmdienās neviens nenāk, tāpēc iedod pirmdienās pa brīvu, lai vismaz kāds atnāk kaut kādu suvenīru nopērk. Tā, nu, kas mums te tā, oi, te ir normāls toicinieks. Toicinieks. Un tad jāiet skatīties tālāk. Man te par trepēm ir pagrūti nokāpt. Savu sapošo kājas, te tā, nu, lēnām. Es ļoti ceru, ka tālāk ceļojumā man tas viss pāries un būs ok, bet pagaidām ir kā ir. Oi, te taču ir daudz, viss kaut kas. Jā, bet te ir cool. Tā, jāiet tālāk. Jā, te ir iespēja apskatīt tvaika lokomotīvu no iekšpuses, no tās vietas, kur viņi tiek vadīti. Te laikam met iekšā ogles, tur kurtuva. Ogles no tejienes paņem. Te visādi krāniņi nav ne mazākā sajēga, kā viņi tur darbojās. Bet, nu, zinu to, ka princips tāds tiek uzkarsās ūdens, un tad ar tvaiku viņš spiež virzuļus, kas ar klaņiem griež riteņus. Tas tāds pamatprincips. Nu, tiem, kuriem nav skaidrs. Bet, domāju, lielākā daļa jau saprot, kā tas strādā. Un es te tie klaņi, un te priekšā apakšā tie virzuļi, kas viņus dzen. Jā, un tur augšā tas katls. Un, jā, patiesībā ar šiem te tvaiciniekiem arī varēja diezgan lielu ātrumu dabūt. Nu, cik es zinu, ka ir pat tādi, es nezinu pa šiem konkrēti, bet ir tādi, kas pat līdz 160 km/h varēja laist, tā kā diezgan iespaidīgi. Nekāda elektrība nevajadzēja, nekāda dīzela, beidzās ogles paņem mežā malkas sacērt un brauc tālāk. Jā, nu te
Nu, šai lokomotīvai, piemēram, maksimālais ātrums 110, ja tā vismaz stāv rakstīts. Jā, tā kā to var izlasīt. Un te jau bišķiņ modernāks lokomotīvs, te ir elektriskā. Un šitas ir dīzels. Paskatīsimies, kas mums te tālāk ir. Nezinu, vai tas ir dīzels vai dīzeļa elektro. Bet, nu jā, pantogrāfs viņam nav, tātad ar kaut kādu. Nu, te var izlasīt. Dīzeļa lokomotīvu, jā. Kur viņi ražot. Nu, Luhanskā, es saprotu. Luhanskas lokomotīvu rūpnīca, jā, tad Ukrainā sanāk. Bet poļi viņas ražoja. Un tā arī skaista lokomotīva. Kaut kādos dzelzceļa svētkos tādu izbraukt ārā būtu vienkārši cool. Nu, šitā laikam skaitās, šitā ir drezīne, ja, kas stumd vagonus pa staciju. Un tā, arī šitādi tipi ir redzēts arī tepat Latvijā, pie mums, ja, un visur citur. Nu, ja viņas ir pēc būtības, pēc tā dizaina ir vienādas, tad laikam tādam viņam jābūt. Un kas mums te ir? Elektriskais pasažieru vilciens. O, izskatās diezgan antīks, diezgan senils, bet, nu, laikam ir vērts apskatīties. Nu, te skatos, ir ierīkot foto izstādi. Tāds nothing special. Vienīgi tos vagonus kaut cik var novērtēt. Kaut kā tā.